Ko labvakar visiem, kas ir pieslēgušies mūsu dārza darbu semināram. Es ceru, ka jūs esat gatavi kārtīgi uzzināt daudz foršus padomus no mūsu foršās dārznieces Julijas Vilcēnas un dažādus noderīgus padomus par to, ko pašlaik darīt dārzā, kā visu forši sakopt. Un es būšu priecīga, ja jūs uzrakstīsiet, vai mani var dzirdēt komentāros. Bet, es domāju, ka bez laikiem ievadvārdiem es pievienošu šim semināram Jūliju, kas arī stāstīs visus noderīgos padomus. Čau, Jūlija! Labvakar visiem! Ceru, ka man dzird. Tevi dzird ļoti labi. Vismaz no tā mana rakursa. Tevi arī. Un jā, skatos, ka mēs paliekam jau daudz. Prieks, ka izvēlējaties pievienoties šovakar šeit. Un tad jau es sāku, ja? Lūk, un maza tehniskā pauze. Un, jā, aiziet, tad sākam. Tātad, kā jau Estere teica, esmu Jūlija Vilcēna, kurš dārza eksperte, ikdienā praktizējoša agronome un bioloģe, un dārzniece ir tāda mana pirmā izglītība, bet noteikti ne tas pamats, ko es ikdienā daru. Ikdienā man daudz dažādi sanāk izmantot savas zināšanas, un šodien man ir ļoti izaicinošs uzdevums visus jūs daudzos jautājumus apvienot kaut kā šeit kopā, atcerēties pielikt un pieminēt, lai gan es tā cītīgi jau centos viņus prezentāciju veidojot apvienot, bet galvenā šī vakara doma ir tas, ka mēs vēl tomēr nedaudz atcerēsimies pavasari un ziemu, un ko tad darīt ar tām sekām, ko mēs vēl ar vienu redzam. Tad nedaudz sapratīsim, ko tad darīt ar šobrīd, kā gudrāk plānot kaut kādas lietas uz priekšu. Un tad jau metīsimies iekšā dažādos jaunumos, jūsu dažādajos jautājumos, un atgādinu, ka jūs šeit apakšā čatā droši varat rakstīt savus jautājumus. Es viņus redzēšu ar pavisam nelielu laika nobīdi, dažas sekundes, tāpēc tā kā ik pa laikam atgriezīšos pie tiem atpakaļ. Bet droši rakstiet komentāros, jo mana šī vakar sajūta ir par to, ka būtu forši tā nesteidzīgi. Steigas mums ir daudz, bet ka mēs varētu tā nesteidzīgi pavadīt šo vakaru pusotru stundu un arī paskatīties, kas tad jums ir aktuāls. Un, lai es labāk varētu saprast, uz ko likt uzsvaru, tā kā viena no šodienas pieteiktajām tēmām bija tomāti, tad droši rakstiet komentāros tie, kam ir tomātus tādi, kam ir siltumnīcas, vai jūs jau sastādījāt tomātus, un kurā Latvijas vietā jūs to izdarījāt, vai vēl nestādījāt tomātus. Droši padalieties un ietrenējiet jautājumu rakstīšanas prasmes live čatā. Droši nekautējieties. Lūk, tātad šovakar vairāk runāsim par tomātiem, par auga aizsardzību, par ūdens kvalitāti un par ļoti daudz ko citu. Ļoti daudz dažādas tēmas šovakar tiks pieminētas. Bet, kā jau teicu, man gribās iedot arī nedaudz tās teorijas, kāpēc ir jādara viens vai otras lietas. Šobrīd manā Instagram profilā un Facebook profilā iet arī tāda aptauja par to, kas tad ir tie dārza mīti, ar ko jūs visbiežāk saskaraties. Un šodien jau krietni atbilžu deva ir ieskrējusi, kas ir tie mīti, par kuriem jūs domājat vakara, par ko jūs domājat, un daļa no tiem nav nemaz mīti, daļai vienkārši pietrūk šī zināšana, kāpēc ir tā vai savādāk. Lūk. Tas ir man šī vakara uzdevums, nedaudz arī pielikt šo te ne tikai kā, bet arī kāpēc. Lūk. Kā tad izskatās maija laika prognozē? Un skatos, cilvēki ir
metušies jau stādīšanā. Ir gan, kas ir valkas pusē un aprīļa beigās iestādījuši, ir gan tādi, kas jau vēl gaida siltāku laiku. Un ir, viena daļa nav vēl pārstādījuši arī uz siltumnīcu. Es varu padalīties, ka Jelgavā es iestādīju tomātus vakar. Paskaties, ka laika prognoze ir it kā bez mīnusiem, un es riskēju, ka tās naktis, ja būs dažas salnas, tad es savus tomātus sargāšu siltumnīcā, un arī pēc tam parādīšu, kā. Bet temperatūra nav tas, kas mūs maijā uztrauks vairāk, vairāk maijā uztrauks nokrišņi. Un par tomātiem, tomātu stādīšanas plānu un mēslojumiem mēs šodien parunāsim tūlīt uz priekšu. Bet tā viena lieta, kāpēc jācenšas tomēr jau sēt, un varbūt, ja ir salna, tad tomēr skatīties, ko var apsekt, ir tas, ka mums ir sausums. Ja? Un Latvijā šobrīd ir jau izsludināts uguns nedrošais periods, un kā redzat, nokrišņu iespējamība prognozē ir rīt un parīt. Tātad cītīgi var krāt lietus ūdeni, jo pēc tam līdz pat mēneša beigām tā nokrišņu iespējamība izskatās tāda gaužam švaka. Cerams, ka prognoze mainīsies un nebūs tā, ka nekāda nokrišņa nebūs, bet ar to ir jārēķinās, kā visa mūsu platuma grādos nokrišņu šī te dinamika nedaudz mainās. Ja? Nav tā, ka mums līst 3 nedēļas no vietas, ja? Pa drusciņai, bet nolīst tādā vairāk tropu veidā, kad nolīst reti, bet bagātīgi. Un tad mūsu uzdevums ir uzkrāt šo reto bagātīgo nokrišņu ūdeni. Man ir tas gods paziņot, ka auga aizsardzības līdzekļi tagad ir pieejami arī būvniecības namā, kurš šis ir tas jaunums, par ko arī mēs šovakar vēl parunāsim. Par auga aizsardzības līdzekļiem kā tādiem. Es skatos, ka bija jautājumi jau par kā ierobežot gārsu un vārpatu, bet par to mēs arī šodien parunāsim. Un viena liela tēma būs tieši auga aizsardzības līdzekļi. Šie te, pareizi būtu teikt, 3. klases auga aizsardzības līdzekļi, pusprofesionāli, tā viņas varētu teikt, kaut kas stiprāks un ņiprāks nekā tas, ko var dabūt jebkur. Lūk, pagaidām ne visos būvniecības namu kuršu veiklos, bet, ja atmiņa neviļ, tad Rīgā tas ir A7 un Vienības gatves, Salaspils, Bauska un, manuprāt, Valmiera, bet kuru katru brīdi jau būs arī citos veikalos. Lūk, bet par visu pēc kārtas. Ziemas bojājumi turpinās no jūsu iesūtītajām fotogrāfiem, no jūsu iesūtītajām bildēm un jautājumiem. Viena tad liela jautājuma grupa bija par to, ko tad darīt ar to, kas ir noticis pa ziemu. Un ziemā mums bija sniegs, sals, saule, intensīva, un tas ir rezultējies ar to, ka ir, un to nevar nepamanīt, gandrīz visā Latvijā ir apdeguši skujkoki, kaut kur ir nosalušas, tieši nevis apdegušas, bet nosalušas, piemēram, pacipreses, un tad ir bukši tādi arī apdeguši. Un jau iepriekšējā reizē runājām par šo, kad viena no lietām, ko darīt, ir laistīt, īpaši sausās smilšainās augsnēs. Bet nākamā rīcība, kas šobrīd jau ir svarīga, ir visu šos skujkokus mūžaļos augus sākt mēslot. Regulāri, mazās devās. Un pagaidām varbūt tomēr izvairīties no tādas pārlieku lielas apgriešanas, ja? Jo varbūt vēl kāda daļa atdzīvosies, jo vēl šobrīd ir tas brīdis, kad, es teiktu, ka līdz galam nevar saprast, vai tās auga daļas tiešām ir, tīpaši tās, kas ir uz robežas, bojātas un kur viņas ir bojātas, un tāpēc es vēl nedaudz tomēr pagaidītu.
Šobrīd noteikti nav par vēlu mēslot neko. Šis ir tāds interesants parādība. Man ir teorija, no kurienes tas radies, no tā, ka satura veidotāji cenšas būt pirmie, kas kaut ko stāsta, tīpaši dārzlietās, un tad pirmie stāstīt par mēslošanu, tad liekas, ka viss ir nokavēts. Ir nokavēta jau mēslošana, ir nokavēta sēšana, bet īstenībā ir īstais laiks. Ja? Tas, ka kāds steidzās, nenozīmē, ka jūs kaut ko kavējat. Un skujkoku mēslošana, rododendru mēslošana, meliņu mēslošana, smilcēkšķi bija jautājums. Visus šos augus tieši šobrīd var sākt mēslot. Un šodien un rīt ir ļoti labs laiks, lai mēslotu, jo sola lietu, vai teiksim, šonedēļ, kamēr ir mitrums. Tālāk maijā arī ir labs laiks, lai augus mēslot un jāturpina mēslot, bet tas, kas ir svarīgi, ir skatīties, lai šis mēslojums izkūst un vispār tiek līdz augam. Un ja mums ir mulča, ja mums ir kaut kāds biezāks skaidu slānis vai šķeldas slānis, vai vienkārši sakritis apakšā zem auga skujas un lapiņas, tad jebkurā gadījumā ir jāpaseko, vai granulas izšķīst. Ja granulas neizšķīst dažu dienu laikā, nekļūst jau tā kā manāmi tādas iedanākas, un 2 nedēļu laikā viņas nepazūd, tad ir jālaist, lai nav negadās tā, ka viņas glabājās un tur stāv līdz, piemēram, vasaras vidum, tad sāk šķīst, tad augs sāk intensīvi augt, nenobriest un apsalst ziemā. Tāpēc rīcības plāns ir kvalitatīvs ūdens, par to parunāsim, regulāri mazās devās mēslojums, līdz pat apmēram jāņem. Pagaidām izvairīties no šīs pārliekās apgriešanas. Kāpēc šādiem apsalušiem, apdegušiem skujkokiem nevajag dot uzreiz liels mēslojuma devas, jo tas var būt papildus šoks. Tāpēc labāk dodam mazākās devās pa drusciņai un skatāmies arī, lai mēslojumā ir, tā kā šeit piemērā, ir sērs un magnīs, tie ir tie, kas dod zaļo krāsu, kas palīdz augam skujkokiem funkcionēt. Tāpēc speciālie skujkoku mēslojumi šobrīd ir laba izvēle, lai nebūtu tā, ka mēs mēslojam mūsu skujkokus, kas jau ir nomocījušies, vēl ar kaut ko, kas ir tāds pliekans, un viņi nedabū visu šo te barības vielu spektru, kas tiem būtu nepieciešams. Parasti speciālie skujkoku mēslojumi ir ar mazāku slāpekli. Ja, jo skujkoki skujas nenomit, ja. Tā kā lapas, viņiem nav nepieciešams tik daudz slāpekļa, kas ir tāds augšanu ļoti veicinošs mēslojums. Ikdienā izņemot šo pavasari, kad šie te apdegumi ir likuši zaudēt vairāk viņiem skuju un virsmas nekā parasti, un tāpēc mēs šo te mēslojumu devas sadalām pa drusciņai, mazākās devās, bet dodam biežāk, lai augs pamazām var atkopties. Lūk. Vēl bija jautājums par to, kā palīdzēt augiem, ja ir smagas augsnes, tieši šiem te gan skujkokiem, gan rododendriem, ja ir smags māls. Un tas iet roku rokā arī ar to, ka augiem jānodrošina šobrīd tāds vienmērīgs mitrums, jo tas arī palīdz tikt pāri šim te ziemas šokam un stresam, kad nav šie atkal sausums, kas mijās ar mitrumu, sausums, kas mijās ar mitrumu. Un tā ir mulčēšana un augsnes papildināšana virskārtas. Un, ja mēs skatāmies uz, piemēram, speciālajiem maisījumiem, kūdras maisījums skujkokiem un rododendriem vai augsne skujkokiem un rododendriem, man bieži jautā, bet kad tad izvēlēties to kūdru, kas ir domāta rododendriem, kad tad izvēlēties to augsni, kas ir domāta rododendriem vai skujkokiem. Un tā vienkārša atbilde ir tāda, ka ja man ir mālaināka augsne, kur vajadzētu tā kā pašķaidīt, tā kā atvieglot, tad var izvēlēties kūdru. Ja
augsne jau ir gana smilšaina, viegla, un viņu tieši vajadzētu padarīt tādu bišķiņu smagnējāku, tad var izvēlēties šo te augsni, kas ir domāta tieši skujkokiem. Un, ja nav ne smilšaina, ne mālaina, tad var jaukt īstenībā abas kopā viens pret viens. Lūk, un rododendriem šobrīd ir ļoti labs laiks, lai tieši papildinātu un atjaunotu viņu sakņu zonām augsni arī ar kaut vai vienkārši kompostu un lapu trūkdzemi, jo tas viss palīdz uzturēt vēlreiz vienmērīgāku mitruma līmeni un augiem justies labāk. Vēl viens no iesūtītajiem foto ir melenis. Ja nav skaidrs, kur griezt, tad nogaidām. Un šis attiecās ne tikai uz krūmmelniem, šis attiecās ļoti daudz augiem, kas šobrīd vēl domā, vai viņi modīsies vai nemodīsies, vai viņi ataugs vai viņi neataugs. Šī ziema nav tāda, ka būtu ļoti unikāla ar bojājumiem. Jā, bojājumu ir, bet ir bijušas ziemas, kas varbūt ir bijušas tādas maigākas, bet tie bojājumi varbūt pat bijuši tikpat vai vairāki. Lūk, un tad šeit var redzēt, ka tur, kur plaukst lapiņas, tur ir skaidrs, tie zari ir dzīvi, bet tur, kur vēl neplaukst, tur arī īsti nav skaidrs, kur tieši griezt. Un nav tā, ka visi zari, kas ir melni, šobrīd būtu jāizgriež. Šeit var izgriezt šo te melno daļu, kur ir skaidrs, ka tā ir gājusi bojā, bet viņu var izgriezt, piemēram, līdz pusei. Jo tieši krūmmelnēm ļoti labi atjaunojas no šīs pamatnes, atklāja jaunie dzinumi, un krūms būs tāds kuplāks un stabilāks. Tas, ko šeit var izdarīt, un jebkura mogulājuma, tad, kad mēs skatāmies uz viņu un domājam, ko tad tur griezt un ko negriezt, tad šeit ir tāds universāls princips. Izgriežam pavisam smalkos, bojātos, un tad skatāmies, kas paliek pāri. Ja kaut kas vēl paliek pāri, tad pieīsinam galotnītes, samēslojam un ļaujam augt. Lūk, tā kā šobrīd tas laiks ir vēl, kad mēs gaidam. Vienu lielu daļu tūju, ļoti daudz, kur šogad ļoti daudz, kur braucot var redzēt, ka tūjas ir apgrauzuši, un ne tikai tūjas, arī citus augus ir apēdušas stirnas. Un atgādinu, ka arī kuršos būs pieejams, un jau ir pieejams atsevišķos veikalos, bet ir pieejami arī līdzekļi aizsardzībai no dzīvniekiem, kas nav jāvelk, jāstiepja vai jāklāj. Ja? Plantskit ir dabīgs līdzeklis dzīvnieku atbaidīšanai. Un ir reizes, kad man cilvēks saka, jā, bet tas nav efektīvs. Es teiktu tā, ka tas ir efektīvs, ja to lieto pareizi un atjauno ik pa laikam. Jo, teiksim, tā ekspektācija, ka mēs kaut ko uzsmidzinam vai uzsmērējam, tas strādā visu ziemu, ja? To ir jānoliek malā, jo tur, kur mums ir auga aizsardzība, tur, kur mums ir kaut kas, ko mēs smidzinam vai kaut kas, ko mēs smērējam, tas ar laiku nonāk nost. Arī mājas mēs pārkrāsojam, arī sētas mēs pārkrāsojam, tieši tāpat arī ziemā pirms ziemas balsinot augļu kokus vai apstrādājot tos ar plantskit pret dzīvnieku bojājumiem. Jāatcerās, ka tas ir vai nu jāatjauno, pirmkārt jāatjauno, bet otrkārt arī kārtīgi jāuzliek. Šīm te plantskit ir tāda viena nianse, kad vispirms lej pulveri, ber pulveri traukā, tad lēnām lej klāt ūdeni un maisu. Un īstenībā šis te olu kulšanas vai kuļamā slotiņa ir ļoti labi, lai dabūtu vienmērīgu šķidrumu, un tad arī vēl jāizkāš caur marli vai caur lielāku tīkliņu, lai var izsmidzināt šo te darba šķidrumu. Un ir jāapstrādā viss augs maksimāli no augšas līdz lejai, un jāskatās, lai pēc tam uzreiz nav lietus, lai šis, jebkuram auga aizsardzības līdzeklim, kur mēs lietojam, jāpaskatās laika prognoze,
lai pēc tā lietošanas vismaz 6-8 stundas nelītu, lai tas paspēja pilnībā nožūt, un ja tas paspēja pilnībā nožūt, tad tas pārklājums ir noturīgāks pēc tam. Lūk, skatos, šeit bija jautājums, vai mulči nepiesaista kailgliemežus, viņiem nepatīk tur dēt oliņas. Nē. Mulči pati par sevi nepiesaista kailgliemežus. Kailgliemeži dēj olas visur, kur viņi var dēt, arī vienkārši nenopļautā zālē, vai pat tikai nedaudz mazāk nopļautā, garākā atstātā zālē. Ja ir augstās dobas, tad ļoti bieži šajā te leņķī, kur augstā dobe beidzās un sākās zāle, tajā šķirbiņā viņi dēja. Tā kā kailgliemežus tad var teikt, ka piesaista dēja kas. Bet mulčas efektu mēs gan negribam zaudēt, lai mums nebūtu jācīnās vēl ar nezālēm, ar sausumu. Tāpēc es noteikti neieteiktu nelietot mulču, tāpēc, lai tiktu galā ar kailgliemežiem, jo priekš kailgliemežiem mēs šodien arī runāsim, ir daudz citu variantu. Lūk, šobrīd nepavēlti jautāju par tomātiem, kāds ir stādījis, kāds nav stādījis. Šeit ir ķirbis, kas ir bijis izstādīts laikam pirms salnām un dabūjis ir salu. Jautājums ir, vai tas apsala vai sadega. Un tas triks ir, ka viņš apsala. Ja? Jo apsalši augi izskatās tādi kā mitri. Jo tanī brīdī, kad augs apsalst, viņam saplīst šūna. Šūna satur šķidrumu, šūnsulu. Un tad, kad šis šķidrums saplīst, līdzīgi kā, teiksim, ja mēs atstājam ūdeni pudelē, un tas sasalst, viņš saplēš to pudeli, tieši tāpat arī šūnā sasalst šūnsula, un tā saplēš šūnu, un augs izskatās tāds mitri nošļucis. Ja viņš būtu sadedzis, piemēram, no mēslojuma vai no saules, tad viņš būtu sauss, nebūtu šī te mitrā elementa. Lūk, un ko var darīt? Pirmkārt jau skatīties, kurš augs tad mums ir tāds kārtīgs siltummīlis un nestādīt ārā pirms salnām. Viss ķirbi, kabeči, gurķi, meloņi veidīgi, arī dālijas apsalst, salāti, baklažāni, tomāti. Vai arī stādam, bet domājam, kā mēs viņus pasargāsim. Man liekas, ka vēl ar vienu pietiekoši nenovērtēts ir vienkārši ekonomiski izdevīgs veids, kas saucās agrotīkls. Ja mēs ņemam biezāku agrotīklu, kas ir domāts tieši pasargāšanai no salnas, mēs viņu varam izmantot vismaz 3-4 dažādos veidos. Vienu un to pašu. Ja, vienu to pašu iepakojumu mēs varam izmantot 3 vai 4 dažādos veidos, 3 vai 4 dažādām funkcijām. Un tas ir ne tikai pasargāt no sala, ne tikai stabilizēt tad nakts temperatūru, lai naktī ir tā kā drusciņi siltāk, lai arī plusi, bet tāpat, piemēram, gurķiem patīk, ka viņiem pa nakti ir gandrīz tikpat silts, cik pa dienu, ja, ka viņiem nemainās šī temperatūras starpība tik ļoti. No kaitēkļiem, no saules, no putniem un ir dažas lietas, ko ņemt vērā. Tad, kad mēs esam, piemēram, tagad sapirkušies dārzu tirdziņos, stādu parādēs un gadtirgos stādus, mēs nezinām, kas ar viņiem ir darīts pirms tam. Bet kamēr viņi gaida, piemēram, savu kārtu, pa dienu mēs viņus varam nedaudz piesekt ar agrotīklu, lai viņi nav tādā karstā saulē, bet pamazām sāka pierast pie tās vides, kas tad ir jūsu mājās. Ja mums ir stádi, kas stāv gaida savu kārtu uz palodzes, un domājam nest vai nenest ārā, tad nesam ārā, un atkal pa dienu varam piesekt ar agrotīklu, lai viņi pamazām pierod un rūdās. Un tā kādu nedēļu pusotru var papildus sekt uz nakti, vai pirmās dienas arī no saules, lai augus pieredinātu pamazām pie āra temperatūrām un āra apstākļiem. Ja ir salnu risks, tad jāatcerās, ka vislabāk strādā tas, ka ir kaut kāds atbalsta konstrukcija, tā kā šeit ir ārkas, un tas ir svarīgi tāpēc, ka augs apsalst
tajās vietās, kur saskarās ar agrotīklu. Ja mēs klājam augus agrotīklu pat uz augu lapām, tad tajās vietās ir lielāks risks, ka tur tomēr notiks tā apsalšana. Bet ja starp auga lapu un agrotīklu ir gaisa slānītis, tad apsalšanas risks mazinās. Lūk. Arī šeit ir tāds ļoti skaists piemērs, iedvesmojams Pinterestā, ar aizkariem gan, bet līdzīgā veidā var izmantot agrotīklu, lai iztapsētu siltumnīcu, kā papildus aizsardzību gan no salnām, gan no aktīvas saules, lai neapdeg mazie stādiņi, ja mēs esam tos ienesuši tikko no āras. Un šīs nebūtu nav sarežģīti šo izdarīt. To var izdarīt gan ar auklām, koku siltumnīcām, var izmantot skavotājus. Un ātri, viegli izdarāms un vēl viens veids, kā izmantot to pašu agrotīklu. Un starp citu būvniecības namā Kurši es pamanīju, biju pat pārsteigta. Man šodien es neteicu, bet ir arī stikla siltumnīcas, šādas te skaistas pinterestīgās. E-veikalā gan tikai. Vēl viens veids, kā izmantot agrotīklu, ir, lai pasargātu no kaitēkļiem. Un bija jautājums par zemiņu ziedus mecernieku, par gliemežiem, kailgliemežiem un dažādiem citiem lielākiem kukaiņiem, arī putniem. Tad arī viena lieta, kas, man liekas, nav pietiekoši novērtēta, ir agrotīkla vai insektu tīklu izmantošana. Jo to pašu agrotīklu var tālāk izmantot arī kā tādu sargu, ko izmanto dārzā, lai pasargātu no kukaiņiem. Svarīgi, lai, ja tas uzdevums ir pasargāt no kukaiņiem, lai tie kukaiņi vienkārši fiziski netiek klāt, ir ierakt šīs te malas vai pārliecināties, ka malas cieši pieguļ augstnē, lai tur pa apakšu neviens neizskrien un neizlien. Un otrkārt, augus var laistīt. Piemēram, ar ortuklim vai arī daudziem citiem agrotīkliem var laistīt cauri un arī lietus tiks klāt. Šeit ir tāda ļoti vienkārša konstrukcija no līstītēm, bet, ja gribās kaut ko nopietnāku, piemēram, par tiem pašiem kailgliemežiem vai putniem, tad var izmantot būvniecības nodaļā esošos šo smalkos tīklus un tad pamatīgāku šādu rāmi izveidot, un šādu rāmi var arī pārveidot. Piemēram, piemērs. Dārzā tiek sasētas saulespuķis, ja? Un ļoti bieži putni izkašā šīs sēklas un apēd. Un saulespuķis līdz ar to nav. Sasējam saulespuķis vai citas, vai zirņus, piemēram, uzliekam virsū šādu te rāmi, sagaidām, kad sadīkst un sāk augt, ja? Un tad putni vairs nav biedz, un šo rāmi pārnesam, piemēram, uz zemenēm, kas tūlīt sāks gatavoties, lai putni atkal neapēd sarkanās gatavās ogas. Un šādi atkal, vai, piemēram, sastādam dālijas, ja problēma ir kailgliemeži, tad kailgliemeži netiek klāts ar smalko sietu pie dāliem. Tad, kad dālijas ir kārtīgi paaugušās, kailgliemeži viņām vairs nav tik bīstami, kā tad, ja viņi nograuž pašu mazo astiņu. Un atkal pārnesam tur, kur atkal tas ciets ir nepieciešams. Tā kā tas, ko es aicinu, mūsu kaimiņu zviedri, tepat pāri jūrai, viņi ļoti aktīvi izmanto gan agrotīklus, gan tīklus, melnos pārsvarā, bet arī baltos, lai veidot šādas te aizsardzības sistēmas, ko var izmantot ļoti dažādos veidos. Jāatcerās, ka plēvi un agrotīkls vieni paši tādu lielu salnu ietekmi mazināt nepalīdz. Un jo lielāka salna un ilgāka stundu ziņā, jo lielāka aizsardzība ir nepieciešama. Un tad nāk palīgā sildīšanas elementi.
Un viens no sildīšanas elementiem ir, piemēram, šāda te māla paštaisītā krāsniņa, kad tiek izmantots māla podiņš, sveces, vislabāk izmantot sveces ar vismaz 10 stundu degšanas laiku. Ir sveces, kas deg arī 40 un pat 108 stundas. Un noteikti jāizmanto kaut kas, kas ir arī nedegošs, lai visu šo konstrukciju padarītu ugunsdrošu. Bet šis te māla podiņš uzsilst un tālāk efektīvi izdala siltumu un strādā kā tāda maza krāsniņa. Ja jūs pirmoreiz izmantojat kaut kādas konkrētas sveces, kaut kādu konkrētu podu, tad vispirms jāpavēro, kā tas viss deg kopā, vai tur neveidojas kaut kāda izgarojuma vai CO2, jo ir bijušas situācijas, kad man kursu dalībnieki ir rādījuši, ka viņi ieliek ienes siltumnīcā ogles uz nakti, bet no rīta visi augi ir beigti, jo augi nepanes dūmgāzes vai dūmus. Tāpēc ar to jābūt uzmanīgiem, bet sveces ar to ir pateicīgs, kad parasti nedūmo. Lūk, tik tālu tas ir par to, ko mēs vēl sakam pavasara daļa un ziemas ietekme. Un skatos, ko jautājat čatā un ko labāk likt tomātu bedrē. Tiem, kas tomātus vēl nav stādījuši, vai tie, kas ir iestādījuši, vēl kaut ko grib, varbūt saprast, kā darīt labāk. Tad tālāk sadaļa par tomātu stādīšanu. Tas, kas kaut kur ir pazudis, vai šad tad pazūd, ir tas, ka tā zināšana par to, ka tomāti ir ļoti, ļoti dažādi. Un kad tomāti ir tuvi radnieki kartupeļiem, brālēni. Jā, tikai tomātiem, ja mēs ēdam virszemes daļas, tad kartupeļiem apakšzemes daļas. Bet tas, kas viņus ir vieno, tās ir slimības. Tās ir līdzīgas. Tāpēc vienmēr jācenšas nošķirt tomātus no kartupeļiem, lai viņi nedzīvo kopā, jo visdrīzāk kartupeļi tos tomātus aplaidīs un saslimdinās. Lūk, viens no biežākajiem jautājumiem bija, kā mēslot tomātus, kā izvēlēties mēslojumu, kurš ir labāks mēslojums, kurš mēslojuma veids ir labāks, šķīstošais vai šķidrais. Un šeit nav tādas vienotas atbildes. Es ieliku dažus piemērus, bet šeit tādas vienotas atbildes nav, tāpēc, ka tomātu šķirnes ir ārkārtīgi dažādas. Ir punduru tomātiņi, ir indeterminantie tomāti, ir determinantie tomāti. Vieni aug gari, vieni aug līdz metrs, piemēram, 60, noražo un viss, un izbeidzās. Ir tomāti, ko mēs audzējam podos, un ir tomāti, ko mēs audzējam augstiem. Tāpēc mēslošanas varianti ir ļoti, ļoti daudz un dažādi. Lūk, tātad tas viens jautājums ir, kas vairāk kā dažādos formātos tika uzdots, ir pastāstīt par mēslošanu, un vai pietiek tikai ar kristaloniem, vai nepieciešams arī kalcijs, vai pietiek tikai ar šķīstošajiem vai šķidrajiem mēslojumiem, vai nepieciešams granulētais mēslojums. Kurā brīdī pārstādīt, cik jābūt garumam, kā pareizi kopt, un ko tad darīt ar iztīdzējušiem tomātiem. Tad par visu pēc kārtas. Sāksim ar to, kāds ir pareizais garums. Šajā te attēlā var redzēt, ka, lai gan garums ir dažāds, lapu skaits ir apmēram vienāds tomātiem. Un abi šie te tomātu stádi vēl var kļūt par normāliem, labiem tomātiem. Gan šis, kas ir smuks, gan šis, kas ir iztīdzējis. Iztīdzējušie tomātu stádi rodās no tā, ka viņiem ir pa maz gaismas. Un viņš var augt uz palodzes, un tāpat viņam var būt par maz gaismas, un tad katrs šis te posmiņš starp lapām stiepjās ir garš,
kļūst nestabils, bet to vēl var labot. Lūk, par to vēl arī parunāsim, kā to labot. Kad lietot šķīstošo mēslojumu un kad granulēto. Un šeit ir piemērs ar tomātiem, bet šis attiecās uz teju visiem augiem. Ja mēs kaut ko audzējam podos, tad labāk ir lietot šķīstošo mēslojumu vai šķidrot tātad kristalona tipa vai tos šķidros, kas ir pudelēs, jo tos tad tie ir tam domāti. Un kas ir tas? Tas, ka augs aug kaut kādā slēgtā podā, slēgtā vidē, kur viņi ir daudz, daudz jūtīgāki uz to, ka ja mēs kaut ko pārmēslojam vai iedodam par daudz. Siltumnīcās, āra dobēs noteikti priekšroka tiek dota granulētajam mēslojumam, jo tas ir izmaksu ziņā efektīvāk un lēnām šķīst, augs var viņu pamazām uzņemt un izmantot. Un otrkārt, tad mums nav viņš katru reizi jāšķīdina, katru reizi par to jādomā. Mēs varam dot retāk, bet lielākās devās granulēto mēslojumu. Tāda ir galvenā atšķirība, kad izmantot šķīstošo mēslojumu un kad granulēto. Siltumnīcās un ārdobēs mēs varam papildus izmantot šķīstošo mēslojumu kristalons, ja mēs gribam, lai kaut kas notiek ātrāk. Vai arī mēs redzam, ka kaut kas varbūt tomēr augam līdz galam nav ticis, un mēs gribam viņam palīdzēt un piekuriģēt to savu mēslošanu, tad mēs liekam klāt vēl kādu no kristalona tipa mēslojumiem. Piemēram, bija jautājums, kad un kā izstādīt tomātus, un tāds veco agronomu standarts ir 14 grādi augsnes temperatūra, un 14 grādi augsnes temperatūra ir tad, kad augsne ir pietiekoši iesilusi un nesvārstās tā, ka šobrīd pārsvarā jau ir šie 14 grādi, tātad augsnes temperatūras ziņā var stādīt. Salnas nesola, ja, vai esam gatavi no tā sargāt, un jāatcerās tas, ka tomātiem pašā augšanas sākumā ir ļoti liels fosfora vajadzība un patēriņš. Lai ieaugtos un izveidot labu sakņu sistēmu, nepieciešams, ja mēs skatītos tādu gudru grafiku, ja, tad no sākuma pirmās 4 līdz 6 nedēļas, tad tā tomātu fosfora vajadzība, viņa ir tāda, un tad viņa tā pamazām samazinās. Un tāpēc ir tāds triks, ka mēs varam tomātus stādus pirms izstādīšanas un pirmajā reizē, vai pirmās 2 reizes pēc izstādīšanas laistīt ar dzelteno kristalonu, kur NPK ir 13,40,13 un fosfora līmenis ir augstāks 40. Jo tomāts apsakņojas, aktīvi veido saknes, un fosfors tas, kas palīdz veidot ne tikai ziedus, un tāpēc ir zieda fāzē šis dzeltenais kristalons, bet arī saknes. 1 grams uz 1 litru ūdens samitrinam sakņu kamolu, vienkārši, lai viņš ir viscaur tā kā samitrināts, un stādam. Un tas būs tāds labs palīgs tomātam pirms šajā pārstādīšanas procesā. Jāatcerās, ka nevienu mēslojumu nevajag lietot pilnīgi sausā augsnē. Ir īpaši, ja mēs runājam par stādiem, tad vispirms viņus vienkārši aplaistam ar ūdeni, un tad otrajā piegājienā laistam ar mēslojumu. Lūk. Dzeltenā kristalona lietošana palīdz arī tiem tomātiņiem, kas ir tādi violētīgi kļuvuši no augstuma. Un augstumā bloķējās fosfors, augam viņu tomātam ļoti vajag, bet uzņemt viņš viņu nevar. Īstenībā līdzīgi var rīkoties arī ar vasaras puķiem. Tagad ir cītīgi sākam stādīt puķu podus un kastes un dobēs. Dobēs gan jābūt var pavisam nedaudz uzmanīgiem, bet
es domāju, ka lielākajā Latvijas daļā jau pamazām arī dobēs sāk stādīt, ka visu salaistam pirms izstādīšanas, lai augam palīdzētu iejaukties un iesakņoties. Ja tomāti apdeg no intensīvas saules, tad mēs viņus esam pārāk ātri un strauji ienesuši saulē bez SPF aizsargfiltra, ja bez agrotīkla. Līdzīgi, kā mēs paši parādās pirmā saulainā diena, vasarīgā, izskrienam ārā, aizmirsuši, jo esam pa ziemu, kas tas SPF ir un kāpēc tādu krēmu vajag, un tad pieķer, ja, tur vaigu galos un pieris un rokas. Un līdzīgi arī ar tomātiem. Ja viņi nav pieraduši pie saulītes, tad pirmā saule viņiem diezgan viņus mēdz apdedzināt. Un atkal, kā mēs to varam apiet, pamazām nest ārā vai piesekt ar agrotīklu. Tāpēc, ja jūs tikko nopirkuši, piemēram, 15 tomātus tādus, viņi stāv visi čupiņā, tad es ieteiktu varbūt pat nemaz tā uzreiz viņus nestādīt, bet tā arī čupiņā paturēt salaistīt ar dzelteno kristalonu, pāris dienas pa dienu apsekt ar agrotīklu un tad jau stādīt pa visam paliekošā vietā. Ko tad likt tur apakšā, lai tie tomāti augtu? Un šo var likt ne tikai tomātiem, bet ļoti dažādiem augiem, kabači, ķirbji, vasaras puķis arī dālijām. Melonis, arbūzi, visi šie lielie dārziņu stādi, ko mēs stādam šādu te miksli, var likt. Un šeit es tā pasēdēju vakar stādot tomātus, un vēl piedomāju, cik tad, ko es lieku, apmēram, un kaltēti, granulēti, zirgu vai vistu mēsli ir sauja. Ja tie ir zirgu mēsli, tad sauja ir tāda bagātīgāka, ja tie ir vistu mēsli, tad knapāka sauja, mazāka sauja. 2-3 ēdamkarotes zīvju miltus var likt, un viena ēdamkarote nevis tāda liela kaudze, bet tā, kā paņemās, nobirst, un tik arī var likt, tas būs, piemēram, 20-25 grami. Kompleksais mēslojums, piemēram, 11, 21 vai līdzīgs NPK saturs. Un šo trīs visus var likt kopā vienā bedrītē, kārtīgi iejaukt, salaistīt un tad likt virsū, likt iekšā tomātu stādiņu. Galvenais atcerēties, ka nekad mēs nevienu mēslojumu veidu neliekam tā, ka ieberam vienā punktā un tad stādam kaut ko virsū. Bet vienmēr maksimāli izrušinam un ieintegrējam esošajā augsnē, lai neveidojas šie te mēslojumi tādi punkti. Lūk, par zivju miltiem. Šeit noteikti kāds parasti ieraksta, bet var taču stādīt reņģes. Es neesmu piekritēja. Pirmkārt smakas, otrkārt var gadīties arī, ka tur sākās kaut kādas pūšanas un tādi procesi. Treškārt es pievilinu dzīvniekus. Esmu redzējis lauka tomātus, kas ir smuki sastādīti rindiņā un smuki izrakti, jo tur zem katra bija šī reņģa palikta liela. Un lapsas bija pa nakti cītīgi strādājušas un mielojušās ar šīm reņģiem no tomāta apakšas. Un otrkārt, tomātam šo te fosforu, kura dēļ zivīs ir fosfors, un tad tomātam tā teorija, ka tomātam viņu vajag, un kamēr viņš kļūst augam pieejams, augs jau nevar to reņģi tā kā paņemt un ar dakšiņu ēst, ja? Vajag, lai tā reņģi sāk sadalīties, tas fosfors kļūst augam pieejams, ja? Un tas notiek, 3, 4, 5, 6 nedēļas, ja? Bet tomātam to fosforu vajag tagad un uzreiz. Un jā, pēc tam tā reņģe dos kaut kādu efektu, ka tur būs organiskā viela un tā, bet kvalitīvs NPK vai zivju milti ātrāk iedod to fosforu vajadzību, tad, kad viņam tomātam tā tiešām ir nepieciešamība. Tāpēc ar reņģiem es neiesaku aizrauties.
Kaut vai tāpēc, ka ļoti daudzi pēc tam sūdzās, ka mums nāk tur tādi dzīvnieki un šitādi dzīvnieki un kailgliemeži un vēl kaut kas, jo arī kailgliemežiem patīk visas šīs te maitas un nelielie dažādi kritušie dzīvnieki, un viņi tur uzreiz ir klāt pie šīs proteīna bagātās barības. Lūk. Pēc tas, ko var likt pēc piestādīšanas. Vēl viena lieta. Šie te iztīdzējušie stádi. Ja? Iztīdzējušie lielie garie stádi, pie stādīšanas mēs viņus varam koriģēt. Šādam te garam stādam mēs noplēšam apakšējās vēl lapiņas, ja viņš ir ļoti garš augšā. Un tad ir tālāk 2 varianti, kā var rīkoties. Ja zeme ļauj, un ja, teiksim, dobas dziļums ļauj, šo te bedri stādāmo var izrakt dziļāku. Ja, un tad, lai stādot, paliek tikai galotnīte ārā, bet visa šī garākā daļa ir iekšā. Ja bedres dziļums neļauj, tad mēs viņu varam guldīt un stādīt guļus. Tas, kas notiek ar tomātu, augstnē veidojās saknes, un no stumbras tomāti ļoti labi apsakņojās. Tas nedaudz aizkavē ražas sākumu, jo sākumā tad tomāts domās šādi slīpi ieguldīts. Ko tad darīt man ar tām saknēm, un tad viņas tā kā vajadzētu dzīt, un tas prasa laiku un enerģiju. Bet parasti pēc tam šādi slīpi guldīti tomāti labi saņemās un tālāk jau aug pavisam tā ļoti pieklājīgi. Un tas, ka šobrīd viņš ir iztīdzējis, tas nenozīmē, ka tur neko nevar darīt. Var. Piemēram, slīpi. Pavisam tādā sliktākajā gadījumā, ja ir ļoti, ļoti garš, viņu var nogriezt, apsakņot un kā spraudina tādu lielu, bet to es tā baigi neiesaku darīt. Labāk tomēr saglabāt to esošo sakņu sistēmu. Lūk, tā kā tomātus var glābt. Cik liels tomātus stādīt? Labāk tomēr, ja viņš ir nedaudz lielāks tomāts. Šis jau ir ideāls stādīšanai siltumnīcā. Ja ir tikai pirmās 2 īstās lapas, tad varbūt tomēr labāk vēl nedaudz viņu pačubināt, lai viņš tomēr paaugās par tādu nopietnāku tomātu, jo būs vieglāk viņu pieskatīt un lai negadās kaut kāds avārijas, ka kāds uzkāp tur pavisam maziņam vai kailgliemezis izlien vai kaut kāda kāpurs. Tomēr tāds lielāks 30-40 centimetri augsts augs jau ir tāds stabilāks savās izpausmēs. Lūk, nākamais parasti jautājums ir, kā kopt tomātus un kā tad viņus tālāk audzēt. Ja tas ir pundru tomāts, ja tas ir balkona tomāts, viņiem parasti augums ir noteikts un pazarītas bieži vien viņiem nemaz nelauž. Ja tas ir garais tomāts, kas aug ļoti garš, siltumnīcas tomāts, tad viņam izvēlās, cik galotnes atstās. 1 vai 2. Kāda ir atšķirība? Ja tomātam atstāja 1 galotni un visas pārējās šīs pazarītas citīgi izlauž, tad to ir, teorētiski vieglāk kopt, tas aizņem mazāk vietas. Tad, ja siltumnīca ir neliela un mums gribās vairāk dažādas šķirnes, tad mēs varam audzēt katru šo šķirni uz 1 galotni un tādā veidā iespiest vairāk dažādus tomātus vienā siltumnīcā. Piemēram, raža ir ātrāka, ja mēs audzējam uz 1 galotni, augļi ir lielāki, bet tad mazāk ēnes. Ja mēs liekam uz 2 galotnēm, tātad vienu no pazarītēm atstājam, ļaujam viņai augt, jo zemāk, jo labāk. Un tad pārējās no abām laužam ārā. Kopšana šāda te ir nedaudz sarežģītāk, jo vajag 2 atbalstus. Aizņem arī vairāk vietas, tātad mazāk
dažādas šķirnes var iespiest, bet ja tā nav problēma, ja vieta nav problēma, tad divas galotnes ir foršāk, jo kopraža ir lielāka, lai gan varbūt nedaudz vēlāk. Ja ir, te bija jautājums, 20 litri podos sastādīt tomātu divas galotnes vai var audzēt, tātad, ja ir jāaudzē podā, nevis dobē, šeit viss atkarīgs no tā, cik precīzi jūs laistīsiet un mēslosiet. Ja jūs laistīsiet labi un mēslosiet precīzi, jūs varat atstāt divas galotnes. Un noteikti vajadzīgs atbalsts. Ja ir 20 litru pods, varētu būt, ka viņš negāzīsies apkārt, būs pietiekoši liels, arī tad, ja būs divas galotnes, bet jārēķina, ka tas pats augs būs lielāks, viņš intensīvāk dzers ūdeni, intensīvāk patērēs mēslojumu, un līdz ar to jālaista tā precīzāk. Un precīzāk tas nozīmē biežāk mazākās devās. Lūk. Par tomātiem, kad mēslot nākamo reizi pēc iestādīšanas, es teiktu, ka šo te programmu, kas ir tā vai nu kristalonu tipa, vai nu atkārtot NPK, vajadzētu regulāri un negaidīt to brīdi, kad mēs redzam gaišākas lapas. Jo ļoti bieži pie stādīšanas varbūt kaut ko vēl mēs iedodam, bet pēc tam attopamies tad, kad ir vai nu jau kalcija trūkums redzams un ir šie melnie augļi, melnā puve, vai nu tad, kad ir lapas kļūšas gaišas un raibas. Tāpēc šis te atkal, kā veca plate, šodien to atkārtošu mazās devās regulāri. Tas ir vislabākais veids, kā var augus nepārbarot un regulēt un skatīties līdz kā tad viņi mums reaģē uz augšanu, uz mēslošanu. Bija viens jautājums par to, nevis viens, bet, man liekas, 3 vai 4. Ko darīt ar maivaboļu kāpuriem siltumnīcā? Un šis ir īstenībā diezgan skumji, jo īstenībā siltumnīcā labākais veids, ko darīt, ir rakt visu ārā, izsijāt augsni, izrušināt un šos te kāpurus izlasīt ar lasīšanu, tad iestrādāt kādu no šīm dabīgajām barjerām, kas ir pret maivaboļu kāpuriem vai silikāta smiltis, un stādīt tomātus atpakaļ. Bet jāatcerās, ka nevienmēr vainīgi ir tieši maivaboļu kāpuri, ir tāds tomātu pūcītis kāpurs. Ir īpaši, ja augsta siltumnīcā nav mainīta vairākus gadus, tad ir lielāks risks, ka tāda tomātu pūcīti un tās kāpurs tāds zaļš var uzrasties. Un tas ir tas, kas grauž gan pašus tomātus, gan stādus var nokost. Un viņus ir jāmedī un jāķer. Bet atkal tāpēc ir svarīgi šī te augsnes ik pa laikam mainīšana. Un tas, ko vēl var darīt, var apstrādāt tomātus ar Bacillus thuringiensis baktērijas saturošiem preparātiem. Tie ir gan bioloģiski, gan arī tieši uz šādiem kāpuriem iedarbojās. Bioefektam ir šķidrā veidā bacilons, piemēram. Lūk. Un par tomātu kaitēkļiem Valsts augu aizsardzības dienestam tāds vesels buklets, un tur var palasīties vēl idejas vairāk. Lūk. Tad, kad mēs runājam par mēslošanu, tīpaši par mēslošanu siltumnīcā, augstajās dobēs, puķu podos, puķu kastēs, skujkokiem, rododendriem, ir ļoti svarīga ūdens kvalitāte. Un, diemžēl, ūdens kvalitāte mums nevienmēr mājās, dārzos ir tāda, ka tā augiem ir laba. Un šobrīd ļoti ir aktualizējies šis lietus ūdens uzkrāšanas jautājums. Kāpēc? Tāpēc, ka, kā jau sākumā minēju, nokrišņi kļūst retāki, bet bagātīgāki. Ja?
Un tad mums ir no šī bagātīgā viena perioda kaut kā jānokļūst līdz tam jāsagaida šis nākamais periods. Un ko ar to var darīt? Ūdeni uzkrāt un lietus ūdens lielākoties ir kvalitatīvāks nekā virszemes ūdens. Tas ir tīrāks, tam nav nekāda tāda piemaisījuma, kā piemēram dzels vai sulfāti vai kaļķi. Un vēl viena lieta, ko bieži vien varbūt nezin vai aizmirst, ir tas, ka ja lietus ūdens ir bijis negaisa laikā, tad, kad zibeņo, viņš bieži vien ir bagātinājies ar slāpekli jau gaisā. Jo gaisā, ko mēs elpojam un izelpojam, ir neliels procents ne tikai skābekļa un CO2, bet arī slāpekļa N. Un šis te N ir tas pats slāpeklis, ko augi izmanto, lai aktīvāk augtu. Un varbūt esat pamanījuši, ka pēc tādas kārtīgas zibeņošanas un lietus augi aug tā kā nākamajā dienā tā kā sparīgāk, ko nākamās vairākas dienas liekas, ka viss pēkšņi tāds pēc negaisa tāds ir tāds kā sasparojies, un tas tāpēc, ka šis ūdens ir bijis bagātinājies negaisa laikā ar slāpekli. Lūk, un tad, kad mēs laistam mēslojam augus, tad ūdens kvalitāte tiešā veidā ietekmē arī mūsu makus. Jo sliktāks ūdens, piemēram, dzelžains ūdens ir ļoti daudz, kur Latvijā, kaļķains, zemgalē, arī manā dārzā satur sulfātus tādā apmērā, ka augus pat nedrīkst laistīt ar viņiem. Viņi vienkārši iet bojājies ar tādu ūdeni, savu spicas ūdeni laistu augus. Un šāds te bagātīgs, ķīmiski bagātīgs ūdens neļauj kārtīgi izmantot mēslojumu, ko mēs augam dodam. Jo mazāk izmantojas mēslojums, jo mazāk viņš uzņemās, jo mazāk raža, un jo vairāk mēs vienkārši esam iztērējuši naudu mēslojumam, bet efektu neesam iegūši. Un viens veids ir skatīties, kur tad mēs šo te ūdeni ņemam. Vairāk skatīties varbūt uz dīķiem, upēm, tiem, kam ir tāda iespēja, tie, kam nav. Atliek krāt ūdeni, jo izfiltrēt tik daudz, cik nepieciešams dārza laistīšanai, ir diezgan izaicinoši. Lūk, un tad, kad mēs krājam lietus ūdeni, tad meklējam to, kas ir maksimāli liels, bet ir divi tādi nosacījumi. Viens ir, lai neveidotos aļģis un nekrātos kukaiņi un visādi citi lapas un materiāli, kad ūdens sāk bojāties, lai ir vāks. Un vēl viena diezgan nozīmīga lieta ir tas, ka tas materiāls ir inerts lietus ūdens traukam un neizdala nekādas citas vielas. Pagājuši, kad bija manā redzeslokā nonāca tādi tomāti, kas vienkārši neauga. Un tad meklējot, šķetinot, izrādījās, kad saimnieks bija iegādājies ūdens tvertni, kas bija pēc līmes. Un it kā tā tvertne bija mazgāta, bet tomēr līmes paliekas bija izdalījušās ūdenim siltum, tur stāvot siltumnīcā šķīdušas un nonākušas tomātu sakņu zonā, un tomātiem tas ļoti, ļoti nepatika. Viņi vienkārši uz priekšu neauga. Tāpēc tai tvertnei, ja jūs izmantojat otrreizēji kaut ko, ir tiešām jābūt pārliecībai, ka tas ir tāds materiāls, kas neko ūdenī neizdala. Bija jautājums par to, vai ir idejas, kā lietus ūdeni no dārza viena gala, kur viņš satika mucā, dabūt uz dārza otra galu, nenesot smagos spaiņus. Šis ir mākslīgā intelekta ģenerēts video, šī diemžēl vēl nav īstenība, bet varētu būt. Bet kamēr mums nav šādi te ūdens laistīšanas roboti, tas, ko mēs varam darīt, ir izmantot tvertnes ar paaugstinājumiem. Ir tvertnes, kam ir paaugstinājums uzreiz iebūvēts pašā tvertnē, un krāniņš ir apakšā, un ir tvertnes, kuras var uzlikt uz paaugstinājumu, speciāli paaugstinājumi, lai uz tiem uzliktu tvertnes. Un tālāk pieslēdzam dārza šļūteni, un no šī paaugstinājuma
ūdens aiztek tur, kur tas ir nepieciešams, jo tas kritums un paaugstinājums ir vajadzīgs tikai tik daudz, lai tā ūdens muca ir augstāka par to vietu, kur mēs to ūdeni gribam dabūt. Jo augstāk mēs viņu uzliksim, jo lielāks būs spiediens un ātrāk aplaistīsies, piemēram, siltumnīca, jo zemāks būs kritums, jo vienkārši lēnāk tas ūdens tecēs un lēnāk aplaistīsies. Bet, ja gribās ātrāk, tad atgādinu, kad ir tādi ļoti vienkārši lietus ūdens sūknīši. Viņi speciāli veidoti tā, kad viņiem šis te pludiņš, kas viņu palīdz, ka noturēt virs augšas, kas ir speciāli veidoti neperfektam ūdeni. Ja? Un šādu te var ielikt tvertnē ar ūdeni, un tas pieslēgt pie elektrības un sūknēs ūdeni pa cauruli tur, kur mums tas ir nepieciešams ātri un īstenībā diezgan jaudīgi. Šādus sūkņus var pievienot arī pie laistīšanas pašlaistītājiem, lai aplaistītu, piemēram, mauriņu. Šis ir Gardenis ražojums, bet šāds ir arī Boscham un ļoti daudziem citiem brendiem. Man pašai šāds sūknītis izglāba lielajā vētrā, kad bija lielais lietus un aplūda šķūnis. Un bija tā, ka granulas arī likās, ka tūlīt aplūdīs, jo tas ūdens līmenis cēlās. Bet iemetot zemākajā vietā šādu te lietus ūdens sūknīti, izvedot ārā pa logu ūdeni, mums izdevās noturēt vētras laikā ūdens līmeni tādā līmenī, kad granulas neaplūda. Un šo pašu arī var izmantot, lai laistītu un izmantot lietu, efektīvāk lietus ūdeni un dabūtu kaut kur. Un cenu amplitūda, man liekas, ir no ļoti 50 eiro vai pat mazāk un vairāk atkarībā no ražotāja un brenda. Un Gardenes laistīšanas lietas ir maija dišpirkumos, tā kā, un ne tikai laistīšanas, bet arī dažādas citas lietas. Lūk, tā ka tas ir par ūdeni un ūdens uzkrāšanu. Es redzu jūsu jautājums par augu aizsardzību, par nezālēm, un pie tā arī tagad tālāk ķersimies. Pirmais, kas ir jāatcerās par augu aizsardzības līdzekļiem, nedaudz ievedam, ka augu aizsardzības līdzekļi dalās tādās divās lielās daļās. Viens ir reģistrētie augu aizsardzības līdzekļi, un otri ir augu aizsardzības līdzekļi, kas vairāk klasificējas kā tādi kopšanas līdzekļi, kas nav īpaši jāreģistrē, kas ir pieejami ikvienam. Tad reģistrētie augu aizsardzības līdzekļi ir pieejami vai nu no 18 gadu vecuma, šī 3. klase ir augu aizsardzības līdzekļi, šie pusprofesionālie, tā viņus varētu saukt, kas ir pieejami visiem no 18 gadu vecuma. Tātad nepilngadīgiem pārdot un iegādāties augu aizsardzības līdzekļus nedrīkst. Un tad ir šie 2. klases līdzekļi, kas profesionālie līdzekļi, tos jau ir iespējams iegādāties tikai ar speciālām apliecībām. Šis 3. klases līdzekļu saraksts visu laiku mainās, kaut kas no tā pazūd. Piemēram, pagājuši, kad tika izņemts tāds augu aizsardzības līdzeklis Skor, ko izmantoja pret plūmju puvi, pret bumbieru kadaķu rūsu. Tas vairs nav pieejams šajā 3. klasē. Bet toties ir parādījušies kailgliemežu profesionālie līdzekļi tikai mazākos iepakojumos. Iron Max Pro, ja bija pieejams 25 kg iepakojumā, tad tagad ir arī 5 un 1 kg iepakojumā. Lūk, tā kā augu aizsardzības līdzekļi iedalās divās lielās grupās, un arī šī 3. klase tagad ir pieejama pamazām visos kurši veikalos pamazām. Ieskatīsimies šajā te piedāvājumā, jeb ko un kad var izmantot nezālēm un ne tikai. Kailgliemežu ierobežošanai.
Iron Max ir pieejams, 5 kg tas tāds paliels maisis, kilograms ir mazāks spainītis. Te bija jautājums, ko darīt ar kailgliemežiem, kaut kas jaudīgāks par nolasīšanu un alus vannām, tad šis ir jaudīgāks par nolasīšanu un alus vannām. Kombinēt šīs te profesionālās granulas ar lamatām. Jo šīs te granulas ir kailgliemežiem jāpēd, lai viņas iedarbotos. Un tāpēc tas, kas šeit nav bildē, bet ko es vēl ieliktu, es šeit ieliktu kādu kartupeļu vai ābolu mizu, kaut ko, kas viņus pievilina. Šeit ir vāciņš šai lamatai, mēs viņu aiztaisim ciet, un granulas nesamirkst un iedarbojas ilgāk. Tātad viņas ilgāk neizšķīst, ilgāk saglabā formu un ilgāk ir pieejams. Mums vienkārši vajag papildus kaut kādos kailgliemežus tur pievilināt ar kaut ko, kas izdala smaržu rūkstošu, tas viņus pievilina, un tad viņi efektīvāk tur apēdīs. Šādus te var izlikt vairākās dārza vietās, kompostkaudzes tūmā, piemēram, vai tur, kur vēl ir pamanīts, ka tie kailgliemeži intensīvi vairāk ir. Un viņš strādā kā tāds pasīvais izķērājs un dara savu darbiņu labāk par alus vannām, bet ne labāk par nolasīšanu. Vienkārši tas, ka mums faktiski tas nav jādara. Bet ja mēs izvietojam šādus te ķeram slazdus vairākus, tad efektīvi to var izdarīt. Šobrīd kailgliemeži sāk mosties, temperatūra sāk celties, un pamazām vakar redzēju šo te nospiedumu gļotaino siltumnīcā. Tātad siltumnīca ir jau jāpieskata, un kā var pieskatīt siltumnīcu, granulas nobirot pa perimetru ap siltumnīcu, gar taciņām, ja, tur, kur visur viņi kailgliemeži iespējams slēpjās pa nakti, un tad kad viņi pa dienu un pa nakti, kad viņi nāk ārā, vai vakaros, kad viņi tur aktīvāk dzīvojas, tad, lai viņi jau satiek granulas un sāk jau ar viņām iepazīties un iet bojā. Lūk, tā kā kailgliemeži sāk mosties, un mums arī jāsāk būt modriem. Un vēlreiz atgādinu, ka efektīvi ir tīklu mājas arī pret kailgliemežiem izdara savu darbu, tikai jābūt šeit vietai kārtīgi norobežotai. Pirms es sāku tālāk stāstīt par vārpatas ierobežošanu, nezāļu ierobežošanu bez ravēšanas. Tur parasti raisās diskusijas, ir cilvēki, kas ir pret un ir cilvēki, kas ir par. Atgādināšu, ka ir alternatīvas, lai vieglāk, teiksim, ierobežotu zāli, tur, kur grūti tik klāt ar pļāvēju. Un šeit ir Bosch, šis te easy share zāles šķērs, viņas tā arī saucās zāles šķērs, bet ar viņiem var griezt krūmiņus apgriezt, tādus mīkstākus, mazākus, bet ar šo te dakšu, viņa kustās šādi te, var ļoti labi izgriezt zāli no tādām vietām, kur nevar tikt klāt normāli ar pļāvēju. Man ir no Makitas šāds te komplekts. Es zinu, ka ir arī citiem ražotājiem, tā kā, ja jums ir kaut kāda akumulātora sistēma jau pieejama, tad man liekas, šis ir labs variants, kā atvieglot dzīvi. Bet, ja tomēr ir lemts par labu kādai ķīmiskai metodei, tad tas, kas ir pieejams atkal visiem no 18 gadu vecuma, ir Typhoon B. Typhoon B ir glifosāts. Tas pats Roundups, tikai saucās Typhoon B. Un tas ir sistēmas iedarbības herbicīds. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tur, kur ar Typhoonu pieskarās, viņš iesūcās augā un aiziet līdz saknei, un tā nezāle aiziet bojā visa. Typhoons nešķiro, vai tas ir labais augs, jums vajadzīgais kultūra augs vai tā ir nezāle, viņš visu, kas ir zaļš, līdz saknei nobeidz. Lai šis process būtu efektīvāks, ir jāievēro lietošanas instrukcija ļoti rūpīgi.
Un otrkārt, lai nebūtu tā, ka ir kaut kādas nelabvēlīgas sekas atkal taifūnu lietošanai, herbicīdu lietošanai, jāatcerās, ka nevajag lietot augu aizsardzības līdzekļus pirms lietus. Jāpārbauda laika prognozes. Lai nav tā, ka mēs smidzinām, daram, bet pēc tam uzreiz līst lietus, kas samazina efektivitāti, plus šo te herbicīdu šajā gadījumā arī izplata varbūt ārpus taciņām vai tur, kur mums tas nav vajadzīgs. Otrkārt, herbicīdu lietošana, piemēram, taifūnu lietošana uzlabo laba ūdens kvalitāte. Ja ir mīkstāks ūdens, kvalitatīvāks ūdens, bez kaļķiem, bez dzels, tā ietekme būs ātrāka. Ar šo var apstrādāt arī vārpatu, arī gāršu, kamēr tā ir salīdzinoši neliela, jo lielāka nezāle paliek, jo grūtāk arī tādam taifūnam ar viņu būs tikt galā. Var smidzināt, var apstrādāt tādā punktveidā, bet abos gadījumos var izmantot pirms tam arī amoniju sulfātu, tāds ļoti vienkāršs mēslojums, lai uzlabotu efektivitāti. Un tad mēs darām tā, ka paņemam amoniju sulfātu, piemēram, pāris ēdamkarotes izšķīdinam ūdenī, ja mēs, piemēram, gribam litru sagatavot šo darbu šķīdrumu, pielējam attiecīgi taifūnu, sajaucam un smidzinam. Atceramies, ka lietojot augu aizsardzības līdzekļus ir jālieto arī personīgās aizsardzības līdzekļi, kas ir cimdi, zābaki, apģērbs, ko mēs pēc tam novelkam, nomazgājam, un arī acu un aizsarglīdzekļi. Kādreiz taifūns un raundums bija populāri līdzekļi, lai ierobežotu nezāles bruģī uz plāksnēm un citos šādos laukumos. Šobrīd tas ir aizliegts. Ja? Tātad taifūna tipa herbicīdus var lietot tādās vietās, kur nepieciešams, piemēram, sagatavot vietu priekš dobes vai nosmidzināt dobes maliņu, ja? Un tādā veidā, bet ne uz bruģētām virsmām. Bruģētām virsmām palīdz vēl ar vienu trimeri ar auklām, vai ir arī ne tikai Ryobi, arī citiem ražotājiem tādas kā birstes tieši bruģa kopšanai un virsmu kopšanai, kas palīdz ne tikai tādas mazas nezāles izraut, bet arī dabūt smuku tīru šo plākšņu virsmu. Tā kā šeit ir dažādi varianti un jāatcerās, ka bruģētām virsmām neko smidzināt virsū glifosātu saturošu nevar, nedrīkst. Lūk, tad bija jautājums, kā pasargāt no gliemežu postījumiem, ja ir iespēja būt tikai brīvdienās, sestdienās, pēcpusdienās un svētdienas rītos. Un pašlaik nav iespēja ierīkot augstās dobes. Jebkurā gadījumā, ja dārzā būšana ir tikai nedēļas nogalēs, tad vēlreiz atgādinu par šīm te iespējām, ko dot ļoti vienkārši rāmis vai agrotīkls. Un šādi nav obligāti jāveido rāmis. Mēs varam saspraust mežā nogriezt uz zarus, ja, lai veidot atbalstu, lai veidojas gaisa telpā pa augiem. Kārtīgi nostiprināt agrotīkla malas, un mums veidosies aizsargs gan no gliemežiem, gan no putniem, gan arī tāds mērināks klimats augiem. Tāpēc atkal esam radoši, esam tādi, ka gribās eksperimentēt, un tad jau arī radīsies tie risinājumi. Vēl viens jautājums bija, tagad es pārēju pie tās sadaļas, kas ir dažādi jautājumi.
un vēl mēslošana. Vai un kā būtu specifiski jākopja augstās dobes? Ir izveidotas pēc hīgela kultūras, tas apakšā ir lieli baļķi, tad zari vai mulči, tad lapas un mēsli, tad tīra melnzeme. Jārēķinās, kā augstās dobes sasēžās. Ja, un kad šis līmenis, pat ja apakšā ir baļķi un lapas un kūtsmēsli, tas viss sadalās un sēžās uz leju, un virsējais slānis tāpat ir jāpapildina. Tāda konstrukcija ļauj laistīt retāk, bet laistīšanas nepieciešami vienmēr jāskatās, jo tas vai vajag laistīt atkarīgs no tā, kāda tur tā melnzeme bija, ko nozīmē tīra melnzeme, vai viņa bija kvalitatīva, vai tur tomēr ir lielāks smilšu piejaukums, un laistīšana ir ik pa laikam jāpaskatās, vai tas ir nepieciešams. Mēslošana tāpat ir noteikti nepieciešama, bet augstajās dobēs ilgspējīgāku vidi rada tas, ka mēs šeit mēģinam likt māla granulas vai hidrogēlu vai melnzemi arī papildināt ik pa laikam, visu to, kas palīdz noturēt mitrumu, un arī organika. Ja, augstajās dobēs droši var ielikt satrūdējušos zirgu mēslus, var likt granulēto mēslojumu, granulēto zirgu vai vistu mēslus NPK. Un tas augstās dobes ir tāds miks starp dobēm parastajām un puķu podiem. Ja? Mums jābūt nedaudz piesardzīgākiem nekā tad, ja mēs mēslotu parastu dobi. Tātad varbūt kādu mēslošanas reizi aizstāt nevis ar granulām, bet ar kristalonu salaistīt. Bet tomēr viņa pieļauj kļūdas, un ja mēs kaut ko iedosim vairāk, tad tā platība ir pietiekoši liela, lai tās kļūdas mums piedot un nobuferētu. Un nav tā, ka augstās dobes nebūtu papildus jālej, viņas ir papildus arī jālaista. Skatos jautājumu, vai taifūns noindēs arī neliels latvārņus. Jā, taifūns var noindēt arī neliels latvārņus, ja tas latvārnis ir pavisam jauns. Un ja taifūns tiek lietots diezgan koncentrēts. Tas, ko varbūt dažkārt cilvēki aizmirst par auga aizsardzības līdzekļiem, ir tas, ka ir jālasa ļoti rūpīgi lietošanas instrukcija. Visiem 3. klases auga aizsardzības līdzekļiem, taifūn, piemēram, rēvus pret neīsto miltrasu, insekticīdiem, ir diezgan detalizētas lietošanas instrukcijas. Un tur ir arī veids, kā lietot tādām taifūnam aprakstīts un parādīts veids, kā lietot ļoti niansēti izturīgām nezālēm aplikācijas metodi, un tas nozīmē, ka viņu var smērēt, piemēram, ar rotiņu, tādām izturīgākām nezālēm, bet tad viņš ir jāsagatavo šis taifūns tāds ļoti koncentrēts. Ļoti koncentrēts taifūns ir jāsagatavo, bet instrukcijā tas ir aprakstīts. Lūk, kompostēšana. Kompostēšana bija jautājums iesūtīts pagājušā gada rudenī, saliku koku lapas lielajos plasmasas maisās, ielēju kādu pusspaini karbamīdu šķīdumu, kas jādara tagad, lai maisā veicinātu kompostēšanos, jāuztur mitrs. Ja? Atkal ir izsludināts, man arī šeit datorā rādās šis te uguns bīstamības iespējamība mežos, un tas tāpēc, ka ir sauss. Un arī komposta kaudzes ir sausas, un arī komposta kaudzēm, lai viņas sadalītos lapu kaudzēm, ir nepieciešams mitrums. Un pat ja tā nav kaudze, pat ja tas ir maiss, kas saglabā to mitrumu vairāk, arī tur ir jāpārliecinās, vai pietiek mitrumam. Un temperatūra šobrīd jau ir pietiekoša, lai atkal lietot vai nu karbamīdu, vai nu biokompostētājus, lai atkal veicinātu sadalīšanās tālāk. Bet neviens biokompostētājs, neviens karbamīds nestrādās labi sausā vidē. Tātad, lai kompostētos, nepieciešams mitrums. Tad bija jautājums, kad un kā labāk pārstādīt smilcēšķus, auguši nekopti vienā vietā gadus 13.
Kad un kā tos apgriezt, un ar ko un kad mēslot, vai nav par vēlu mēslot krūmelenes. Tad bija jautājums, kā iekustināt uz augšanu melenes, kas sen nav mēslotas, vai nav par vēlu mēslot melenes. Tad šeit ir tāds komentārs par to, ka pēc kārtas mēslot nav par vēlu. Un mēs vienmēr varam sākt mēslot ar kādu ļoti slāpekļā bagātāku mēslojumu, tos augus, kurus mēs gribam, lai viņi paaugās. Tūlīt arī parādīšu, kā tas izskatās, šis slāpekļa bagātākais mēslojums. Un vienīgi, ja augs nav ilgstoši mēslots un nav ilgstoši kopts, tad tikai mēslošana viņam nepalīdzēs, nepieciešama apgriešana. Tad vecāko sūnēnāku daļu apgriešana, izgriešana, piegriešana. Kas attiecās uz smilcēkšķi, kas ir vienā vietā audzis 10-13 gadus, manuprāt, to vairs nav liederīgi pārstādīt. Varbūt ir vērts sagriezt zarus un apsakņot, pašiem uztaisīt jaunus stādiņus un sākt no jauna un ar jaunu sparu. Bet, ja apgriezt, tad apgriezt var arī tagad, lai veicinātu augšanu un ataugšanu. Mēslot nav par vēlu, tikai jāatcerās, ka visus tādus intensīvos slāpekļu mēslojumus mēs mēslojam līdz jāņem, līdz jūlijas sākumam un pārliecināmies, ka tas izšķīst. Pēc tam vairs tālāk ne, pēc tam mēs pārējām uz mēslojumu, kur vairs nav tik daudz slāpekļiem. Visiem granulētajiem un jebkuram mēslojumam vienmēr ir tā formula uzrakstīta uz iepakojuma. NPK, slāpeklis, fosfors, kālijs. Un vienmēr šie cipari, kas parāda, cik daudz ir slāpekļi, cik daudz fosfora, cik daudz kālija, ir izvietoti viens pēc otra šādā secībā. Piemēram, 12, 8, 16. Ja? NPK nozīmē, ka 12% slāpekļa, 8 fosfora, 16 kālija. Tas nozīmē, ka šis mēslojums ir gana bagātīgs ar kāliju, ir arī fosfors pieklājīgi un slāpeklis. Šāds ir labs pavasara mēslojums universālais NPK. 12, 12, 21 vai piemēram 11, 11, 21. Arī ļoti labs universālais NPK mēslojums. Jāatcerās, ka dārzā izmantojam mēslojumus bez chlora. 34, 0, 0. Šis ir mēslojums, kur ir daudz slāpekļa, 34%. Nav fosfora, nav kālija. Šo var izmantot kā pirmo mēslojumu, piemēram, tādiem iestāvējušiem augiem, kas nav paaugušies kaut kādu laiku. Piemēram, amonija nitrāts, tīrs slāpekļa mēslojums, 34%, 30-40 grami uz metru auga, un tas veicinās augšanu. Skābu vidu mīlošajiem var izmantot amoniju sulfātu un 2 reizes, piemēram, 2-3 nedēļas starplaiku. Un kā nākamo reizi, mēslošanas reizi, mēs šo izvēlamies mēslojumu, kur slāpeklis ir jau mazāk, piemēram, 12%. Un jo tuvāk rudenim, jo mazāks šis slāpekļa cipars ir nepieciešams, rudens mēslojumā ir 5 vai 3,5% slāpekļa, tad pavisam nedaudz. Lūk, tā kā šobrīd nav par vēlu mēslot pilnīgi neko. Mēslošanas tikai sākās. Jo daudzgadīgos augus īsti nav jēga mēslot, kamēr viņi nav pamodušies, kamēr viņiem nav kaut kādas zaļas masas, jo tad viņiem sāk parādīties šī vajadzība par mēslojumu papildus. Līdz tam viņi izmanto to, kas ir iekrāts no rudens. Te bija komentārs, vai augstumbra roze ir apsals, vai to vairs nevarēs glābt. Nezinu, šeit būtu vajadzējusi bilde un jāvēro situācija. Tas ir tas, ko es arī pirmīt teicu, ar ko es sāku, kad ir daudz jautājumu par to, vai X augs ataugs vērojam. Vēl ir laiks, vēl nedaudz, bet ir laiks. Un tīpaši tas lietus, ko solu šodien un rīt, cerams, ka viņš būs. Pēc tā parasti arī tā augi sāk ņiprākt augt, un tad noteikti jau varēs redzēt uz maija beigām arī nākamnedēļ jau, kas tad ir un kas tad nav
saudzis. Lūk, tātad mēslojumi. Tātad tas, ko es šeit gribu vēlreiz atgādināt, ka sākam ar lielāku slāpekļu saturu un ejam uz mazāku. Un šeit bija jautājums par to, ka ir mēslojumi, kam ir 15, 15, 15 vai 16, 16, 16, ir arī 10, 10, 10. Tie ir tie, kur mēs gribam iedot vienkārši kā bāzi, piemēram, kā pamatmēslojumu pirms sēšanas vai stādīšanas. Mēs viņus varam ierušināt, ja, un tad tur tā kā nevar kļūdīties. Izņemot tas 15, 15, 15 mēdz būt ar chloru, jo tas ir graudu un rapšu mēslojums, viņš mēdz būt ar chloru. Un tāpēc ir tiešām jāskatās, lai tas 15, 15, 15 ir bez chlora. Ir šī te atzīme bez chlora. Ja kādu reizi chlorēts mēslojums tiks izmantots, tas nav traki, bet ja regulāri izmanto, viņi ir lētāki parasti. Bet ja regulāri izmanto šo bezchlora mēslojumu, tad gan var sākt augam nepatikt. Tīpaši chloru jūtīgiem augiem, kas ir tomāti, kartupeļi un tā tālāk. Te bija jautājums, kad ir pēdējais brīdis, kad ir mēslot. Tātad mēs sākam mēslot tad, kad lapas sāk plaukt, un beidz mēslot tad, kad lapas sāk mainīt krāsu. Ja lapas sāk mainīt krāsu, tātad augs sāk, ir jau aizgājis pie miera, un procesi vairs tik intensīvi tur nenotiek. Tāpēc tas rādītājs ir lapa, dzīva lapa, ja, ko dara augs. Un dažkārt tas ir augusts, un dažkārt tas septembris atkarīgs no salnām. Vai no auga stāvokļa, piemēram, ja ķirsim ir bijis ķiršu mēris vai ķiršu labira, lapas nobirst jau augustā, un īsti viņu vairs mēslot no jēga. Bet, ja lapas ir septembrī un labas, tad arī augus vēl var mēslot. Vai padzīvojušiem jāņogu un upiņu krūmiem var likt kādu mulču, vai ir par vēlu apgriezt, ja ir salapojuši? Nē. Ja augs ir šobrīd salapojis, viņu nav par vēlu apgriezt. Viņu drīkst un vajag apgriezt. Tīpaši ir tāds augs, kas ir, kam vajag to apgriešanu. Ja? Nevajag gaidīt jaunu pavasari. Šobrīd tikai maijs, šobrīd ir 11. maijs. Vēl noteikti var griezt. Lūk. Lūk, tā. Tā, mūsu laiks ir galā, vēl 2 pavisam minūtes. Bija jautājums, ko tad vēl sēt noslēgumā. Uzreiz teikšu, ka jautājumi bija tik daudz, ka tā kā visus nespēju ielikt, bet tādus svarīgākos, ko vēl iesēt. Ēdamlietas. Pilnīgi noteikti nav par vēlu. Ne sēt dzirņus, ne redīsus, izstrīgas šķirnes. Sējiet zaļumus no puķēm, cinnijas, astras, kosmejas, droši var sēt patiešo vēl dobē. Sēt vēl tiešām var daudz ko, arī tas vēl nav nokavēts. Jā, skatos daudz vēl jautājumu, vai taifūnu lietojot nākošajā gadā zemi var izmantot sakņu audzēšanai? Jā, var. Galvenais vienmēr, jebkuram auga aizsardzības līdzeklim ir ievērot lietošanas instrukciju. Jā, ja jūs esat lietojuši pareizā devā, tādā, kas ir atļauta, pareizā laikā, jā, tad nākošajā gadā var izmantot sakņu audzēšanu. Un ja kāds man saka, parasti ir kādi pretinieki auga aizsardzības līdzekļiem, tad atgādināšu vienu lietu. Šis taifūns bēg, ko var nopirkt bez apliecībām, jebkurš no 18 gadu vecuma cīņai pret nezālēm, ir glifosāts. Glifosātu produkti ir tie, ko lieto absolūti viena liela daļa zemnieku, kas audzē gan saknes, gan bietes, gan burkānus, gan kartupeļus, gan graudus.
jo tas ir tas, kas aizstāja fizisko roku darbu vai darbu ar tehniku. Tas, kad nezāle tiek iznīcināta līdz ar sakni un vairāk neataug, ja būtiski uzlabot to, kā mēs cīnāmies ar nezālēm. Jā, to var darīt ar mehanizēti, piemēram, vairāk kārt apstrādājot augsni, ļaujot nezālēm attaugt, atkal apstrādājot, bet tad šī produkta pašizmaksa būtiski pieaug. Un otra lieta, kas ir izpētīts, ka glifosāts, jeb taifūns sadalās augsnē tad, ja augsne ir bagātīga. Ja tur ir organiskās vielas, ja tur ir mikroorganismi, viņi diezgan ātri šo taifūnu sadala, pārstrādā un viņu pat pēc tam analīzēs meklējot nevar atrast. Tā kā, ja ir lietots pareizi, tad ir arī droši. Tā. Daudz jautājumu. Bet Estere man neļaus samelot. Man liekas, ka man ir tā kā jābeidz, bet Es domāju, ka tu droši vari atbildēt vēl uz kādiem jautājumiem. Ok, labi. Kamēr es atbildu vēl uz kādiem jautājumiem, tie, kas jau dodās savos vakara darbos, lūdzu, kā vienmēr uzrakstiet kādu vienu lietu, ko jūs paņemat līdzi no šodienas. Jo man ar katru reizi kļūst arvien izaicinošāk šos webinārus gatavot, jo jautājumu ir tiešām daudz. Un otrkārt, arī varbūt no vienas puses negribās atkārtoties, bet es tiešām labprāt dzirdēt, kas ir tas, ko jūs paņemat līdzi, lai saprastu, ko tad mums būs vēl viens webinārs, ko tad vēl ielikt šajā te sarunā. Un tad vēl daži jautājumi. Pelni, piemēram, kā tos izmantot dārzā. Ar pelniem jābūt ļoti uzmanīgiem dārzā, jo pieredze rāda, ja mājās ir pelni, tad viņi tiek lietoti, un pelni paaugstina augsnes pH, tā kļūst sārmaināka, un ja mēs lietojam daudz pelnus, tad tas var sākt traucēt augiem augt. Glāzi līdz 2 uz kvadrātmetru ir maksimums, ko var izmantot, un labāk viņus izmantot rudenī. Kā labāk mulčēt augstajās dobēs tomātus un zemenes? Samulčēt sudrabekļu zari vai koka vilna, vai nemulčēt? Sudrabekļu zari tikko svaigi samulčēt, tomātiem noteikti droši vien, ka un zemenēm nē, bet augstajās dobēs arī var izmantot, piemēram, kaltētu pļautu zāli. Var izmantot to pašu koka vilnu, var izmantot vienkārši priežu zaru mulču, bet ja mēs izmantojam jebkādu mulču, jāatcerās, ka tā arī patērē barības vielas, un ja mēs mulčējam ar kādu no materiāliem, vai nu šķeldu, vai nu skaidām, vai parasto mizu mulču, tad ir jāmēslo maķinīt vairāk tie augi, lai nav tā, ka, jo tas tāds bioloģisks process, mulča sāk sadalīties, tā ir ķīmiska reakcija, un tur patērējas vispirms slāpeklis. Un ja to slāpekli mēs tai mulčai neiedodam, tad viņi paņem to no augiem. Tas ir arī pētījumos pierādīts. Tā, skatos vēl jautājums, vai klemātis jāstāda padziļināti. Klemātis bija jautājums, man liekas, ka jautājuma lapā par klemātisu. Un klemātis noteikti ir nevis jācenšas stādīt padziļināti, bet jāstāda tā, lai mēs viņu varam pa ziemu nolaist zemē, piemēram, uz tīkla un apsekt. Un tad tas labāk izdzīvos.
Tā, paldies par paldies. Jā, paldies, ka jūs rakstat. Es lasu jūsu komentārus. Šeit ir komentārs taifūns dzīvniekiem, bet dzīvniekiem taifūns nav. Ja? Tā bieži gadās, ka mēs dzirdam kaut kādu informāciju, un tad saslēdzās kaut kā viens ar vienu, bet taifūns nav dzīvniekiem. Dzīvniekiem ir plantskid, ja? Un plantskid ir tāds bioloģisks produkts, kas ir īstenībā viņa taisa no kaltētām asinīm, tur, kur viņas ir kā subprodukts, un viņš atbaida dzīvniekus, plantskid. Tāpēc vienmēr jābūt tā kā vērīgiem par to, kas ir tas nosaukums, bet šeit es gribēju to precizēt, lai tas nepaliek kā tāds varbūt kādam jautājums. Cik vajag tomāti, cik vajag ūdens uz tomātu stādu? Tas ir atkarīgs no tā, cik liels ir tomāta stāds. Ja tas ir 3 litri, ja, tad tas būs līdz pat litram ūdens, 500 ml. Ja tas ir neliels stāds, kuram ir tā sakņu zona kaut kādā P9 podiņā, kas ir tur 400-500 ml, ja, tad viņam attiecīgi pietiks ar 100 ml ūdens. Tas vienmēr ir atkarīgs no tā, cik liels ir šis te pods. Kuras no gliemežu granulām ir visefektīvākās? Visefektīvākās ir tās, kas pieejamas ar otro klasi, jeb ar apliecībām, bet Ironmax Pro vēl aizpagājuši gadu nebija pieejams jebkuram, bet tagad viņš ir pieejams visiem, kam ir 18 gadi, un tas ir tas nākamās efektīvākās granulas. Kā cīnīties ar zemesvēžiem? Izķert. Tas ir viens tāds labs veids, kad sapu to trauku mazgājamo līdzekli, piemēram, bioloģisko kādu, un tad tajās vietās, kur zemesvēži dzīvo, viņu salēj. Viņiem nepatīk tā putainā struktūra, un tad dažu minūšu laikā viņi īstenībā sāk nākt ārā, un viņus var ķert. Tika tas apjoms, kas ir jāuzputo un jāuztis, tad liela leikana, un labi daudz jāslaista vairākas reizes, un tad jābūt gatavam ķert. Tā viņus var ātri izķert. Paldies. Jā, par lietusūdeņiem. Es šogad iedziļinājos, jo tā kā es konstatēju pagājuši gadu veicot analīzi, ka tas, ko es jūtu ar savu aci agronomu, kad tas ūdens nav labs augiem, ka viņš tiešām arī nav labs, un viņš ļoti, ļoti nelabs. Un tad mana šī ikdienas dzīve ir par ūdens sakrāšanu. Tad es iedziļinājos un tiešām arī padomājot visādus variantus, ko varētu darīt. Tā, kaitēkļu ierobežošana. Webināru varēs noklausīties vēlreiz. Webinārs saglabāsies šeit pat Būvniecības nama kurši Facebook un Instagram. Instagram nezinu, bet Facebook noteikti viņš saglabājas, un jūs varēsiet klausīties viņu vēlreiz. Bet kamēr nav uztaisīts kopsavilkums, aicinu arī aiziet uz šo Facebook lapas eventu, ja pasākuma lapu, tur ir pieteikšanās saite. Un tie, kas ir pieteikušies, ja reģistrējušies semināru, to vēl šobrīd var izdarīt, saņems kopsavilkumu e-pastā, arī tādu rakstisku kopsavilkumu, kuršu mārketings, ko sagatavos, un arī atlaidi e-veikala pirkumiem. Tā kā parasti, man liekas, šī tāds atlaides nav pieejams, papildus atlaide tam, kas ir tā kā, pat ja jums nevajag neko iepirkties, tad kopsavilkums būs dabūjams. Un te es vēlētos pieminēt, ka
arī pašu webināru ierakstu šo te linku, arī mēs nosūtīsim uz e-pastu, lai nav pēc tam lieki un jāmeklē. Tā kā jā, aicinu visus arī reģistrēties. Un, Julija, paldies tev liels par šo webināru. Man liekas, ka tiešām bija ļoti noderīgi. Un paldies, ka pastāstīji arī mūsu jaunumu par šiem te auga aizsardzības līdzekļiem, jo tiešām mēs paši esam par to ļoti priecīgi. Un drīzumā arī, kurš Facebookā nopublicēsim informāciju tieši par šiem te auga aizsardzības līdzekļiem, kur viņus var nopirkt un kā tas vispārreiz jādara. Kaut kā tā. Tāpēc paldies jums liels, ka pavadījāt šo vakaru ar jums. Ceru, ka jums patika un uz tikšanos kādu citu reizīti. Paldies! Atā! Paldies! Atā!